Ap ūdiņu, armi stilā. Nav liels mazais šosei. Jau nē, ieskaits. Šis ir 27, 28. Mums ir gandrīz gads pagājis kopš Garmin Predator Cup 2023, un tas nozīmē vienu, ka tūlīt būs Garmin Predator Cup 2024. Un uz sarunu tādēļ mēs esam aicinājuši pērnā gada 3. vietas ieguvēju komandu Makšķerlietas LV, bet ir nianse, ir izmaiņas sastāvā. Tā kā ar mums šodien Jānis Zariņš un Jānis Manguls. Teorētiskais mums ir ļoti daudz zīves. Vajadzētu vispār pamēģināt. Tīri teorētiski, ja? Nu, aiz mums, jā. Kā, Džeki, ir sanācis, ka jūs esat ar jaunu komandu, ar to pašu nosaukumu, ar jaunu enerģiju? Kā jūs sagājāt kopā, cik daudz esat paspējuši jau izdarīt un kādi ir plāni? Jānis bija kopā ar Tomu, un es ar otru Jānu. Mēs abiem pazīstam jau pirms tam, jau mēs startējām kaut kā kopā. Latvijas čempioni pagājušajā gadā. Nu jā. Mēs Latvijas čempioni maucām jau, mēs jau bijām savā starpā pazīstami. Nu, mēs jau uz Holandu aizmaucām pagājušajā gadu. Tur bija forši, jā. Sākumā. Sapratāt, ka ķīmija ir, jā? Jā, Jāņceļa, jā. Un Latvijā šī būs pirmā sezona kopā, jā? Jā, šitā pirmā sezona, jā. Un kā ir veicies līdz šim, kur esat piedalījušies, kādi rezultāti bijuši? Startējām ar Latvijas čempionu. No pirmajā posmā mums tur negāja labi. Man jau tie ūdeņi jau tāpat kā ogas ūdeņi nepatīk. Tas slēgtās ūdens tilpnes tāda veida Daugavā. Bet jā, osmā jau forši. Osmā mēs trešajā palikām. Nu labi, tā man ir, ja tev nav. Vienkārši aizbraucām trešajā visu. Varbūt pirms Garmin arī nav jātrenējas. Es jau pagājušajā gadā arī netrenējos Latvijas čempionu. Un kāda pabeidzās sezona labi? Uz Garmins domāju tieši tāpat bez daudz treniņiem. Jūs esat viena no ekipāžām, kura ir iespēja salīdzināt sacensības ārzemēs un sacensības Latvijā. Kur ir tās galvenās atšķirības, ja viņas vispār ir? Nē, viena atšķirība dalības maksa. Daudziem tagad liekas tāpat ir liela 300 eiro. Īsumā jau viņi nemaz tik liela nav. Ja mēs tā salīdzinām ar ārzemju turnīriem, jo tur laikam tas viss sākās ar 3-0. Te ņemot vērā iepriekšējos pasākumus, tā kā viss bija godīgāk notiek. Viens ir godīgāk, otrs arī ir noorganizēts daudz labāk. Tas ir viennozīmīgi. Priekš viņiem tur viss ir ok. Jo, ja tur nebūtu ok, tur nebūtu 150 ekipāžas 2-3 dienās, kas aizsit limitu. Ja viņiem vietējiem nepatīk, tad tur nebūtu to dalībnieku. Atgriežamies pie Rīgas ūdeņiem. Cik jums ir šo sezonu sanācis būt uz ūdens un kāds ir priekšstats? Vai ir izmaiņas resursā, vai tās dzīves paradumus mainījuši, vai viss ir kā parasti un treniņus nevajag? Šogad ļoti liela dīvainība ir tāda, ka mums pie Daugavas, pie jūras vārtiem reņģi 2 mēnešus ilgāk uzturējās, nekā viņai vajadzēja uzturēties. Un līdz ar to jūras asaras un zandarti nenāca iekšā. Tikai tagad. Zviedru galds uzklāts, kāpēc jānāk iekšā, pareizi. Un tikai tagad reāli no jūras sāk zivs normāli nākt iekšā. Tā kā būs interesanti. Bet resursi paliek mazāks. Jā, lielo zivu resursi viennozīmīgi. To jau mēs visi redzam, ka tu nevar vairāk milzīgas zivs daudz saķert. Ja tu noķer pa vakaru 1-2 lielas zivs, tas jau wow, ja? Agrāk bija tā, ka tu iebrauc arī 5-6 noķert. Pa līdekām tas pats, čipotās iet par riņķi, ja nenoķer čipot, to yes! Tu šārpi. Juglā vispār tagad noķer nečipot līdeku, wow, nav čipot, oh! Tās, kuras ir čipotas, viņas jau tā kā negrib jau vairāk. Tas iemesls ir tieši makšķernieku spiediens vai tur kaut kā vairāk makšķernieku, faktori? Tehnoloģijas. Vairāk iemācās ar tehnoloģijām. Tas viss nāk, visiem tā pieredze aug. Jo lielāka pieredze, jo vairāk copmaņu, jo mazāk resursu paliek. Vai tas nozīmē, ka sacensībās pietiks ar mazāku vidējo izmēru zivīm nekā iepriekš? Es domāju, ka nosacīti. Ok, varbūt tās lielās līdekas nebūs šogad, varbūt, jā. Bet es domāju, ka vidējais zivju izmērs, ka būs lielāks nekā pagājušajā gadā. Jo tomēr, kā saka, visiem pieredze ir baigi uzkrājusies, un tagad arī var redzēt opas sportā, ka reāli līmenis liels ir. Šogad ir diezgan daudz Lietuvas ekipāžu. Kā jūs viņus, kā konkurentus, vērtējat? Viņi ir bīstami mūsu ūdeņos? Man tā liekas tāpat kā holandieši vērtē mūsu nekā. Pa lielos vilcienos. Viss jau atkarīgs no tā, cik cilvēki daudz laika veltīs treniņiem pa lielu. Jo viņiem tas ir daudz grūtāk. Mēs jau zinām tās vietas, zinām tās teritorijas. Jā.
Nu, mums vieglāk, mums jāpārbauda tikai, jāpārlēkā pa vietām. Mums Kā nav viņiem jāmeklē, mums nav jāmeklē vairāk, kur viņi varētu būt. Mēs jau zinām, kur ir Zandars, kur ir Līda, kur ir Asars. Mēs vienkārši apbraukā apskatās, kur ir aktīvs zivs, cikos. Bet viņam tas viss no nulles jāizdara. Bet tur ir arī ekipāži, kas jau ir bijuši iepriekš piedalījušās. Kaut kādi jau viņam kartē ploterītī punktiņi gan jau ir salikti. Tā jau nav, ka neko nezinu. Bet atkal otrādi dažreiz savi ūdeņi grūtāki, kas pierādīja pasaules čempions Latvijam. Ja, dažreiz savi ūdeņi ir smagāki. Atkal? Jā. Tad tev būs palicis 1 Asaris, 3 Zandari, 3 Līdekļi. Un uz zivs fona, ko mēs varam no jūsu komandas sagaidīt Garmin Predator Cup 2024, kādas ir ambīcijas? Aizvērt protokolu. Jā, tas būtu galvenais. Zini kā? Izskan pieticīgi. Vienkārši aizvērt protokolu. Zini kā, mums ir laba pieredze tagad, kad aizveram no sākuma protokolu un tikai pēc tam metam pāri bortam zivs. Tāpat kā tumsā, tu man teici, šito Zandaru jau nevajag mērīt. Holandē metām Asaris ārā, jā. Ja mēs uzskatījām, ka izmērs, kas ir jāiesniedz, sākās no 40 Holandē, tad mēs tās 35, 36 pāri bortam bez fotogrāfēšanas. Pašiem man neviena reģistrēta zivs nav. Ja kāds vēl plāno un domā piedalīties tādā pasākumā vai nē, kā jūs motivētu un iedrošinātu viņus pamēģināt startēt? Es domāju, ka obligāti to vajag darīt, jo šās sacensības tev iedod tādu pieredzi, ko tu parastā veidā makšķerējot, savāks varbūt pa 2-3 sezonām. Tev tie treniņi, tev piespiež reāli trenēties un meklēt zivi un atrast jaunas vietas un tehnikas, tas daudz ko tev dod. Tā, ka vispār ļoti, ļoti daudz. Tā kā es uzskatu obligāti. Būs tāpat, foršs kusiņš būs. Mums ir kaut kāds 27. Super. Pirms laižam Asaru vaļā, lai jums, Džeki, izdodas aizvērt protokolu un lai saliekas viss. Jā. Super. Paldies. Bet ar jums mēs tiekamies tiešraidēs un sociālajos tīklos. Aiziet! Drīzumā ir Garmin Predator Cup sacensības, tā kā piesakamies. Pastīsimies, kurš labākais. Aha! Es domāju, ka zivs gala!